Siltinot ēkas, mēs galvenokārt apzināmies ieguvumu mūsu dzīves vidē, bet tam ir arī globāla nozīme. Siltināšana samazina siltumnīcas efektu un vidas piesārņojumu, kas rodas kurināmā izmantošanas rezultātā, bet lokāli samazina ēkas uzturēšanas izmaksas un nodrošina labvēlīgāku mikroklimatu telpās. Iestājoties augstam laikam, temperatūra telpās būtiski samazinās. Pastiprināta telpu sildīšana izmaksā dārgi un palielina atmosfēras piesārņojumu. Bet galvenais, tas ir īslaicīgs problēmas risinājums. Ēkas siltināšana ir komplekss process, un lai panāktu maksimālo efektu, ir jāuzlabo visi ēkas konstrukcijas un infrastruktūras elementi, kas ietekmē ēkas energoefektivitāti. Sienas, pamati, logi un durvis, ventilācijas sistēma, jumta konstrukcija, kā arī apkures sistēma. Ēku ārsienu siltināšanas sistēma ir pārbaudīta un droša metode kopējā ēkas energoefektivitātes uzlabošanas procesā. Tā ļauj panākt vēlamo mikroklimatu telpās un uzlabot ēkas ārējo izskatu. Sakret piedāvā fasādes siltumizolācijas sistēmas ETICS EPS un ETICS MV. Šīs sistēmas un visi tajās ietilpstošie materiāli ir certificēti saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma organizācijas prasībām ēku siltināšanā ETAG 004. Šie certifikāti apstiprina sistēmas produktu saderību un kvalitatīvu gala rezultātu. Ļoti svarīgi siltināšanas procesā ir izmantot tikai certificētus un sistēmā iekļautus materiālus, kā arī veikt darbus atbilstoši ražotāja norādījumiem. Pirms ēkas siltināšanas uzsākšanas ir jānovērtē sienu virsmas stāvoklis un atbilstoši sienas konstrukcijai jāizvēlas piemērotākais siltumizolācijas materiāls un apdares kārta. Ja sienas virsma ir nelīdzena, tajā ir plaisas vai izdrupumi, pirms siltināšanas darbu uzsākšanas virsma ir jāizlīdzina un jānovērš tās bojājumi. Sakret šim nolūkam iesaka izmantot sekojošus materiālus. Sakret CLP+, sakret PM Super un sakret RS. Ja uz fasādes ir mikroorganismi, sēnes vai āļģis, kas rodas apkārtējās vides iedarbībā, tos ir jānoņem mehāniski, un tad virsma ir jāapstrādā ar sēnīšu un aļģu noņēmēju sakret FR. Atcerieties, ja uz nesiltinātas ēkas ir konstatēti mikroorganismi, tad vides iedarbībā tie var parādīties arī uz nosiltinātas ēkas. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties apdares kārtas, kuras ir noturīgas pret mikroorganismu veidošanos.